Meklējot pazīmes, pēc kurām varētu sacīt, ka latvieši ir introvertāki nekā citi, es atradu 3. Viena no tām nāk no tā, ko varētu nodēvēt par latviešu dzīves ziņu vai garamantām. Jo es domāju, daudzi savā bērnībā ir dzirdējuši uzsaucienu nekliedz, neesi jau mežā. Un tas nozīmē, ka pacelt balsi, skaļāk runāt, kliegt, nav latvieša dabā un kaut kādā ziņā nav vēlams. Otra tāda pazīme ir kaut kas, ko vismaz manas paaudzes cilvēki pamatskolas laikā ir pamatīgi izbaudījuši klases vakaros. Ja jūs atceraties, tajos skanēja disko mūzika un bija jānotiek dejām. Taču nekādas dejas nenotika, jo puikas sēdēja gar vienu sienu, meitenes gar otru, un uz deju neviens nevienu nelūdza. Trešā šāda pazīme, manuprāt, ir nesasveicināšanās. Latviešiem nepatīk sveicināties. Un tad, kad kādreiz kāds latvietis sadūšojas otru pasveicināt, tas otrs iztrūkstas, tā it kā viņam gribētu kaut ko nodarīt. Un, lai gan es teicu, ka tādas pazīmes ir tikai 3, vēl ir arī 4. Tā ir izteikta nepatika pret to, ko angļu valodā sauc par small talk. Man arī pašam reizēm ir liels grūtības atbildēt uz jautājumu, kā tev iet. Bet rakstniekiem šāda noslēgtība, es domāju, nāk tikai par labu. Jo, ja iedomājamies, ka es visu laiku skraidītu apkārt un kliegtu kā mežā, tad jau man nebūtu laika neko uzrakstīt.